pašiem saviem spēkiem salodēt un radīt pulksteņus cilvēkiem ar redzes traucējumiem, arī no āboliem un kafijas biezumiem radīt mākslīgo ādu, no kā ražot somiņas. Šādas biznesa idejas un arī jau reālus produktus izveidojuši Latvijas jaunieši, dibinot skolēnu mācību uzņēmumus. Un kolēģis Ulds Birziņš par topošajiem uzņēmējiem pastāstīs plašāk. Ogres tehnikuma audzēkņi ražo rokas pulksteņus, kas piemērot cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Mēs palīdzam vairedzīgiem tieši izrādot laiku ar gaismām. Tātad vairedzīgs īsti nevar redzēt šīs sīkās ciparus un pēc būtības nevar pateikt, kāds ir laiks. Tāpēc mēs arī palīdzam tieši ar šīm laika diodēm. Viena, kas mirgo, norāda minūtes, un viena, kas statiski spīd, norāda stundas. Pulkstenī puiši arī iebūvējuši SOS funkciju un padomājuši par to, lai pazaudēšanas gadījumā to vairedzīgs cilvēks varētu viegli atrast. Visu lodējam paši. Mums ir arī speciālisti, kas ir specializējušies mikrolodēšanā. Tātad mums ir sava laboratorija.